sāpli. Pirmo jautājumu uzdod Šķēles kungs. Es varētu uzdot Augustam Brigmanim. Droši. Lūdzu. Pilnīgi iespējams, Brigmaņa kungs, ka nākošās Saeimas laikā tāda cilvēka kā Sarmīta Ēlerte aicinās grozīt satversmi, iedibinot homoseksuālas laulības un vienlaicīgi ļaujot ceļu vienzimuma laulībās adoptēt bērnus. Ko darīs Zemnieku savienība tādā gadījumā? Jā. Cienījamais Šķēles kungs, es esmu cilvēks, kas dzīvo demokrātiskā sabiedrībā un ir ar saviem stingriem pragmatiskiem uzskatiem, bet es cienu katra cilvēka izvēli, kā veidot savu dzīvi. Tā kā es šeit neveidošu kaut kādas barjeras pret citādi domājošiem vai citādi seksuāli orientētiem cilvēkiem. Jūs atļausiet to saukt par laulībām? Es domāju, ka šī jautājums ir jāatstāj izvēle mūsu cilvēku lokā. Tas ir jautājums, kas ir katra brīva izvēle, un tas ir dziļi personisks jautājums, un kāpēc cilvēks ir ticis vai ir tapis par šādu cilvēku, tas ir arī ļoti dziļš jautājums. Es domāju, ka tas nav tā vieta, ko es jums tagad atbildēšu un ko es izbeigšu tādu izvēles. Tā kā es šeit nebūšu kaut kāds milzīgs pravietis un neparedzēšu, kas ar to lietu notiks. Skaidri un gaiši. Paldies.